Sveiki! Tāds Graudulis, Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu, sniedz konsultācijas par mežu, ko ar viņu darīt. Un tā, lai bišķiņ izglītotos, arī kādreiz kaut kur aizbrauc citur, apskatos, kā citur mežkopi strādā. Un šitas ir tāds Rietuma Eiropas pagātnes mežkopju darbības sekas. Būtībā tas ir tāds egļu monokultūra, kuri kaut kad stādīta, veidota. 100 gadus atpakaļ varbūt bišķiņ mazāk. Un tad bišķiņ tas klimats ir mainījies, kļūst sausāks, un tā egla būtībā Vidus Eiropā ļoti daudz kur mirst. Un tad tiem šodienas mežkopiem ir liels izaicinājums, ko tur darīt tālāk, kādas sugas stādīt. Egla te nav īsti natīvā suga, viņa te ir bijusi viena no daudzām, bet te ir bijusi vēl diškabāža, žozola, baltegls un vēl kādas citas sugas. Un tad, tas tāds ļoti izaicinājums, jo tas šodienas mežkopis, tāds kā esmu es, vienmēr redzu to nākotnes mežu, ko tas būs mūsu bērniem. Un tad, ir vienmēr viela pārdomām, cik groziņos liktos labums uz nākotni. Tā ir tāds Vidus Eiropas egļu mežu piemērs. Redzēt, ka liela daļa nograusta izgrauzi. Skatās tur tālāk, tur viss tās saliņas ir nograusta egla, pārējais ir zaļā egla. Lielākā daļa no tās eglas kādreiz savulaik ir stādīti, izcērtot lapkokus un baltegļus. Kāds noteikti ozols, diškabārds un baltegļi šeit ir augusi. Un tās egļu monokultūras kaut kādā veidā ir sastapušās ar sausumu. Un tad egla zaudēja savu spēju aizsargāties pret mizgrauzi. Un, ka egla ir stresā, tam mizgrauzes var uzkrist virsū, un tad vienkārši ir mizgrauzes un egla mirst. Un tā ir iemesls, kāpēc ir vērts to mežu atstāt dabiskajā attīstībā, jo tad var redzēt, kā tas riktīgi notiek. Un tad ir kaut kādas eglas, kas izdzīvo, kas novirst, un tad tās izdzīvošās noteikti ir vērtīgāks ģenētiskais kods. Tas var parāda to, kad ja tiek audzēta egla, tad vienmēr vajadzētu padomāt to maisīt ar citām kultūrām. Ja tur kaut kāds pleķīts var nomirst, tad nekas slikts noteikti nenotiek, bet ja ir viss tā egla vienlaikus stādījumā, tad ar tie zaudējumi ir krietni lielāki. Droši kad tālāk tā egla pamazs mirst pa puduriem, vismaz šajos apstākļos te dabiski ienāk iekšā bērs un kāds cits koku sugas. Notiek vienkārši sukcesija. Un ja klimats pie mums arī varētu palikt sausāks, tad droši vien tā, mums ir jāpieņem to realitāti, kad egla pie mums arī varētu sākt izskatīties šādi. Patiesībā pietiek ar vienu tādu sausu vasaru. Un šitādi izskatās nokautušas egļu audzes anatomija no iekšpuses. Pēc tās veģetācijas var redzēt, ka te jau kādi bērzi, melanāji ar visām ogām, kur ir kādi pīlādes. Būtībā tāda tipiska mūsu meža veģetācija, bet tas, ka te ir sausāks, te kaut kāda nokrišņa ir šobrīd ap kādiem 500 mm gadā. Un būtībā tad, seglai ir pa maz, un ko līdz viņi kaut kādu dabūna kādu vājumu brīdi, tad tur uzmetās mizgrauzes, un tās eglas aiziet bojā. Bet tad tāpat laikā te vēl kaut kādas pa vidu ir daudz jaunākās eglas, kuras nav nobeigušās, un viņām vismaz kaut kāda cerība izaugt. Un es pieļauju, ja viņas augt kopā ar tiem bērziem, iespējams tā audze kļūst bišķiņ mitrāk, būs mazāk ēnas uz zemsedzi, un tad eglai būs vieglāk augt. Tad būtībā viens no tādiem, te var redzēt to dabisko risinājumu, kāpēc būtu jāaudzē eglu mistraudzē kopā ar bērzu vai citām koku sugām, lai vienkārši ir nedaudz mitrāka augsne un vairāk sugu, jo bērs tomēr ar savām lapām spēja krietni vairāk mitrumu saglabāt tajā sistēmā, un arī vējš tur nevar tā skraidīt cauri. Un te ir tāds egļu audzes it kā veselīgā daļa, tie koki ir jaunāki. Un tad vēl ļoti labi pēc tās struktūras var redzēt, ka viņi kaut kad bijuši stādīti. Te ir viena rinda, šeit ir nākošā rinda, paejot uz leju. Protams, kaut kāda koka iztrūks, te ir atkal kaut kur nākošā rinda. Būtībā šitas te ir cilvēku veidots egļu mežiņš. Un te ir vēl viena tāda ļoti tipiska Vidus Eiropas situācija, kuri savulaik ir nosirts
diškabāžu mežs. Vēl gan malām ir kādi diškabāži. Tur ir tālāk diškabāžu mežs kopā ar egli. Un tad ir diškabāžas iestādīts egli. Un šobrīd tas eglis stāvoklis tāds, ka viņi ir visi nograusti un izgrauzi. Un apakšā te ir samērā veiksmīgi sasējies diškabāžas. Egli pakāpeniski to sauso cēt ārā. Un tad, nosacītā kauts ir te tāda. Un ir palikuši tie paaugs diškabāži. Viņi te ir bišķiņi ar to traktoru tehniku salausti un paretināti, bet būtībā, priekš meža jau tas koku skaits pietiek. Un tad tā daba jau patiesībā ļoti labi pat parāda par to, kādu mežu viņa grib audzēt un kas viņa grib būt. Jo patiesībā daba jau ir patiesa. Un tas cilvēks kaut ko tur izdomā, bet, beigās tā daba ir tomēr gudrāk par mums to ir jāatzīst. Un te tas mirušās egles vietā, ko nenozāģējis, būs vienkārši diškabāžu mežs, ka šeit ir normālā dabiskā situācija. Mēs patinām to laika mašīnu uz priekšu. Te ir pat mežiņš blakus, kur vadošā suga ir diškabāžas, te resnē stumbri. Te ir kāda, šitā te resnā ir kalnu kļava, kāda te atsevišķa egli ir. Bet pamatā tas ir vienkārši diškabāžu mežs, kas ir dabiskā situācija lielākā daļā vidus Eiropas. Un droši vien, ka tās egļu monokultūras apmirs un atgriezīsies pie tiem dabiskajiem mežiem, kādiem tur būtu jābūt. Tas bija tāds neliels ieskats vidus Eiropas tipiskā egļu mežā, kurš ir kaut kad stādīts. Šitas ir vēl tāds ļoti labs, tās eglis nav resnas. Samērā, droši vien, ka tas ir tas izmērs, kur viņas var sasniegt kaut kādu 30 centimetriem, kad kļūst resnāks, tad jau tas mežs pārvēršās par kaut ko tādu. Tas viss tur tālāk kļūst resnāks, ir kalstošs koks no izgraužu, bet, kaut kādā brīdī ir jāsaprot, vai tā egla mums jāaudzē monokultūrā, vai tomēr mēs varam audzēt vairāk sugas. Un tas, ko es vienmēr saviem klientiem iesaku, kad vienmēr ir jāveido izstraudzes, tad tā egla ir komerciāli izdevīgāka, tad tomēr, ja tā nākotnes perspektīva vienmēr nav skaidra un audzējot izstraudzē, nebūs egla, būs kāds cits koks, bet vienmēr būs mežs un nevajadzēs baidīties tik daudz no vēja, sausuma un tā tālāk, jo, egla dabiski aug izstraudzē un egla aug dabiski arī vairākos stāvos. Un līdz ar to tas, egla kaut kādā veidā arī ir mūžīgā meža koks, jo viņš samērā ēncietīgi un var augt eglu zem eglas. Tā. Tāpēc, ja kāda interesē konsultācija par mežsaimniecību vai meža apsaimniekošanu, labprāt cilvēkiem palīdzu. Pats es strādāju par kurzem un kolēģis strādā par vidzemi. Tāpat arī palīdzu apsaimniekot dažādas meliorācijas sistēmas, grāvju tīrīšanu, kaut kādu meža atjaunošanu, stādīšanu, viss, kas pie meža apsaimniekošanas piederās. Kontakti uz uzņēmumu ir kaut kur tur lejā aprakstā. Paldies, ka skatījāties. Tā tiekās mežā.